Izburtot silto džemperu dienu varbūt vēl pagaidām nav ļoti viegli, taču to izpildīt gan. Puiši parūpējas, lai temperatūra radiatoros tiktu pagriezta uz zemāku, un mazie talsanieki var sākt palīdzēt planētai. Siltums ražojas no elektrības, un elektrība ražojas no gaisa. Bet, ja jau vairāk ņemsim elektrību radiatoriem, tad televizors nevarēs skatīties vai darbināt kādas lietas. Izslēgt datoru, taupīt papīru, to apzīmēt no abām pusēm un tā izglābt kokus, šķirot atkritumus, iet ar kājām vai braukt ar velosipēdu, nevis automašīnu. Bērni mācās, ka palīdzēt planētai nesasilt var dažādi. Un vēl mēs varam palīdzēt planētai. Elektrību var vairākas dienas nogriezt un vilkt siltos džemperus. Tas nozīmē, ka silto džemperu dienai vajadzētu būt katru dienu? Ne katru, bet dažreiz var tā izdarīt. Tu bieži velc savu mīļāko džemperi? Nē, man viņu ir jāmaskā kādreiz. Atkritumu šķiroja, kuklā. Talsu pirmskolas izglītības iestādē Pīlādzītis darbojas bērnu un pieaugušo ekopadome, kas izplānojusi dažādas aktivitātes. Sacerēt silto džemperu dienai veltītu dziesmu, deju, parādīt, ka džemperi lieliski der arī uz virsjakas un kopā sportot. Un ko darīt tad, kad tomēr paliek augsti? Kā var sasildīties? Uzvelkot džemperus. Džempers nav? Tad ir kā ir? Un uzvelk džemperu un visu džemperi ir augsti? Tad arī ir kā ir. Varbūt silto džemperu diena nav katru dienu, jo mums nemaz nav tik daudz džemperu, ko vilkt. Tā prāto pirmskolas izglītības iestādes Saulīte bērni. Viņi izvēlējušies izveidot improvizētu modes skati. Bērnudārzā parasti ļoti silti un iespēja uzvilkt džemperus patiesībā reta. Tāpēc vadītājs vietniece to izmantoja, lai modes skatē nomainītu pat vairākus. Lielisks pasākums, kurā viņi varēja sevi iznest, kā nu katrs māk, bet katra reize ir jauna pieredze. Un ne jau vienmēr kleitas vajag tikai demonstrēt, var arī džemperus. Kur tu dabūji tik skaistu džemperi? Man nome atveda no Kolumbijas. Silto džemperu dienas akcijai pievienojas ne tikai ekoskolas, bet arī citas izglītības iestādes, un Saulītes bērni ir vieni no tiem. Tāpēc arī viņiem skaidrs, kādi paradumi ikdienā jāmaina. Ja es eju ārā no istabas, kaut kur pastaigā un atstāju gaismu, elektrība tērējas, un tad var notikt tā, ka vakarā es gribu ieslēgt gaismu, bet elektrība ir iztērējusies. Silto džemperu diena Latvijā notika jau 10. reizi, bet pati iniciatīva aizsākās jau pirms gadiem 20 Beļģijā. Sanita Liepiņa, Terēza Matesone, TV9 Pakalni.